tālāk Dace Ūdre, trenerīte Dace Ūdre, lūdzu. Labdien! Šodien būs stāsts par manu klienti, jauna, sievišķīga, seksīga sieviete ar vēlmēm un mērķiem. Viņai ir tikai 20 gadi, un viņa jau ir 6 mēnešus veca dēliņa mamma. Un varat iedomāties, kāds tas ir pārdzīvojums un izmaiņas, kad tu kļūsi par mammu, tev ir dzemdību process, ķermenis varbūt vairs nav tāds kā agrāk, strījas parādās, tuvojas sajūta, ka tu nonāc jau gandrīz līdz pēcdzemdību depresijai un vajag kaut kādā veidā sev saņemt rokās, jo tu taču esi arī sieviete, ne tikai mamma. Un es ļoti priecājos, ka man izdevās aizklauvēties līdz Laurai Brokai Priedītei, un es viņai nosūtīju video, kur 5 bērnu mamma Elīna Bulīga dalījās ar savu pēcdzemdību periodu, kā viņai izdevās atjaunoties pēc dzemdībām, atgūt savu augumu, nomest lieko svaru, sakārtot savu emocionālo fonu. Un tas bija tas pagrieziena punkts, kāpēc Laura pieņēma lēmumu, ka viņa vēlas mēģināt un ka viņa ir gatava sakārtot savu dzīvi un arī savu ķermeni un beidzot arī piedalīties ļoti skaistās fotosesijās. Lūdzu, Laura. Sveiki! Es šodien būšu kopā ar Mazalīti un gribēju mazliet palabot, man ir 22 gadi. Stāsta, kas priekš manis ir ļoti arī iedvesmojoši. Dzīve kļūst daudz laimīgāka, piepildītāka, kad tu turi savu tikko dzimušo bērliņu. Bet tad jūs ierodaties mājās un ir jauna loma. Pavisam jauna loma, tu centies saprast savu māmiņas lomu. Mazais censās arī iejusties savā jaunajā lomā. Jūs izzināt abi pasauli un izzināt viens otru, kā jums būs, kā jums ies. Bet es skatoties uz sevi spogulīs. Tu reinojos un motējies. Tūlīt. Mazliet pauze. Ļoti forši mana māsa paņēma maziņo, jo viņš bija ļoti nitīgs, nevarēja pārunāt. Un turpināšu savu stāstu. Pēc dzemdībām man bija 68 kilogrami. Un es skatījos uz sevi spogulī un skatījos uz savām bildēm, kuras es biju uzņēmis pēc dzemdībām. Un man ļoti nepatika tas, ko es redzēju. Arī emocionālais stāvoklis man nebija diezgan apmierinošs sev. Man bija bezmiegs stress, sāpes, gultas režīms, jo man bija tik ļoti sāpīgas dzemdības un grūtis, ka man bija gultas režīms vismaz kaut kādu mēnesi. Tāpēc man bija diezgan grūti, jo arī man bija plusā vēl ādas problēmas. Un bija visai tāda kā nostalģija par to, kā es izskatījos pirms tam, jo pirms grūtniecības man bija 54 kilogrami. Un es nespēju vienkārši aptvert to, ka man ir tik daudz kilogramu klāt. Un nespēju to tā vienkārši samierināties un tā kā pieņemt sevi. Bet es vienkārši tā aizdomājos, ka tiešām man būs pēcdzemdību depresija. Bet, protams, es negribēju to pēcdzemdību depresiju. Es tomēr gribēju atgūties un tomēr nebūt tajā depresijā. Gribēju tā kā sev palīdzēt, bet nezināju, kā sev palīdzēt. Protams, manas metodas bija joga, elpošanas tehnikas, veselīgs uztvers. Ar to visu es zaudēju 5 kilogramus. Un tāpat tās svars, protams, nāca klāt. Tad es sveru 63 kilogramus. Svars nāca, protams, klāt. Svars nāca nost drīzāk, bet ķermeņa aprises un svars un bēdras un emocionālās stāvoklis, protams, palika. Un es biju ļoti bēdīga par to, bet es ticēju to, ka ir kaut kas man var tā kā palīdzēt, lai tiktu atkal formā un labsajūtā, kā es jutos pirms grūtniecības. Un kā nejauši pie manis atnāca viens video, ko man stāstīja arī Dace, 5 māmiņu stāsts atjaunošanās pēc grūtniecības. Un tas man bija kā atslēgas punkts tāds,
varbūt tomēr vajag pamēģināt kaut ko, jo ko es varu zaudēt? Ko es varu zaudēt? Un es vēlējos to pamēģināt. Protams, es biju skeptiska, kā citi cilvēki. Man liekas, ka tas ir vienkārši mārketings. Ka cilvēks vienkārši vēlās nopārdot preci, lai tikai nopelnītu. Tā es biju domājusi. Bet lietojot jau tās produkcijas, pirmais mēnesis man bija tas detoks koncepcija, un es jau jūtu izmaiņas, kas man bija pārsteidzoši, un es biju pilnīgi šokā par to, cik ātri man tās izmaiņas ir. Izmaiņas apkārtmērs krietni samazinājās. Vienkārši skatoties uz tiem attēliem, ļoti var pamanīt to, ka mana apkārtmēr ļoti pamainījās. Es jūtos enerģiskāka, laimīgāka. Man nebija problēmas vairs ar bezmiegu. Trauksmes stress arī samazinājās. Un es nodomāju, kā man tik ātri tas rezultāts bija. Tas ir tik forši. Otro mēnesi es gāju antiparacetālo programmu. Trešo mēnesi es gāju šūnu uzturu. Tas ir šobrīd, vēl joprojām eju šūnu uzturu. Un kā es šobrīd vispār jūtos? Kā es šobrīd vispār jūtos? Teiksim tā, lieliski. Jā, kāds man ir izmaiņas šobrīd? Sāksim tās mazot uztraucos, tāpēc man tās mazās pauzes, bet tas nekas, tas ir vispieņemam. 3 mēnešos ar visu veselības koncepciju Coral Club es zaudēju 6 kilogramus. Un apkārtmēros to var ļoti labi jau redzēt, es jūtos daudz enerģiskāk. Šobrīd es varu 57 kilogrami. Tas man vienkārši jo es skatos uz sevis, un man ir tāds, wow, es gandrīz izskatos tā, kā es izskatījos pirms tam, bet vēl labāk, jo tāpēc, ka es esmu vēl vairāk iemīlējis sevi. Un, protams, es guļu labāk, mazinājās stress, trauksme, samazinās arī ļoti apkārtmēr, ko es arī minēju. Un vēl bonusā, kas man ļoti, ļoti patīk, man pazuda tās poras, man bija ļoti izteiktās uz pieresās poras, un man viņas vispār vairs nav, man viņas pazuda. Es ļoti ilgi centos no viņas tikt vaļā, bet nekādēļ es netiku. Es lietoju savus sejas krēmus, attīrīšanos, sejietiešanu, nekas nepalīdzēja. Es biju ar to samierinājusies, bet tad man tas pazuda. Arī man pusā pazuda arī vasaras raibumi, seja kļuva daudz līdzenāka, un spožāka, un arī tīrāka, veselīgāka. Es vienkārši ļoti priecājos, jo es beidzot uzņēmu savus selfijas, jo iepriekš es nebiju vispār uzņēmis selfijas, man likās, tas nav vajadzīgs, bet laikam zemapziņā kaut kur sēdās tas, ka man nepatīk, kā izskatās manas sejas sāda. Bet šobrīd es jūtos ļoti labi savā ķermenī, es beidzot varu fotografēties, beidzot uztaisīt kameras priekšā sievišķīgi, seksīgi, un esmu vispār ļoti apmierināta arī tas, ka plusā es gāju šo veselības koncepciju, man tik ļoti enerģija palielinājās arī ķermenis, ka man vieglāk ir vingrot, sportot, un beidzot es varu sākt savus mazos powerkautiņus, spēka vingrinājus, kas ir tik forši. Jā, un tas arī viss. Paldies! Prieks, Laura arī uzstājās mums mūsu pasākumā 3. decembrī. Ir arī skaists video ar visiem slaidiem, kur viņi ļoti emocionāli ar mazulīti arī stāstīja savu stāstu. Tas bija tiešām ļoti iespaidīgi. Paldies tev, Laura, un paldies tev, Dace.